Labdien! Es jau arī vakar uzstājos, man tikai bija cits sadarbības partneris līdzās, tā kā tie, kuri jau šo dzirdēja vakar, ļoti iespējams, varbūt sākums nebūs interesants, bet mēs demonstrēsim tātad uz citiem materiāliem šo mākslīgā intelekta inovāciju. Tātad, tad arī sāksim. Tātad labdien vēlreiz visiem! Un šodien es jums pastāstīšu par projektu ArchXAI. Šajā projektā ir iesaistījies Latvijas Nacionālais arhīvs. Un tāda galvenā uzmanība ir uz to, ka mēs testējam, kā mēs varam izmantot mākslīgā intelekta tehnoloģijas tieši arhīvu vajadzībām. Un arī šodien mums galvenā uzmanība ir uz rokrakstu atpazīšanu. Testēsim, kā tad izskatās šī rokrakstu atpazīšana uz latviešu valodu. Un arī būs laiks jautājumiem, ļoti ceru. Bet es šodien neesmu uz skatuves viena. Es sākušu ar sevi, tātad mani sauc Mairita Lukjānska. Es esmu no Latvijas Nacionālā arhīva, un šajā projektā es esmu projektu vadītāja. Un tātad ar mani šodien ir Guna Dancīte no Muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē. Sveika, Guna! Sveiki un labdien visiem! Sāksim ar šādu tādu jautājumu. Kā tad ir atšķirība, ko var atrast muzejā un arhīvā? Jo īsnībā bieži vien man ir tāds sajūta, ka nemaz mēs neizprotam to atšķirību. Ko pie tevis var atrast muzejā un pētniecības centrā? Tātad mūsu muzejs vāc fotogrāfijas, dokumentus, droši vien tāpat kā arhīvs, bet atšķirībā no arhīva mēs vēl vācam klāt arī dažādus priekšmetus un liecības, un tieši mūsu muzejs koncentrējas uz tiem priekšmetiem, liecībām, stāstiem un pieredzēm, kas ir par latviešiem ārpus Latvijas, par latviešiem un viņu dzīvi diasporā, un droši vien arī saziņu ar Latviju un varbūt pat arī atgriešanos Latvijā. Tātad cilvēku dzīve, pieredzes, pārdzīvojumi cauri dažādiem laikiem, jo latvieši ir devušies ārpus Latvijas jau kopš dzimbūšanas atcelšanas, un tad tas ir tas sākuma posms un beigu posms mūsu muzeja pētniecībai vēl nav, jo latvieši dodas pasaulē dažādu iemeslu dēļ vēl joprojām, un tad mēs gribam savākt pēc iespējas plašāku šo te liecību daudzumu, lai tad arī pēc tam varam rādīt izstādēs, filmās, vēl vis kaut kā dažādos projektos, vai ne? Tas ir tas, ko mūsu muzejs dara, bet ko dara arhīvs, ko vāc arhīvs? Jā, tātad arhīvā glabājas dokumenti, kas ir radušies administratīvajā, juridiskajā un arī personiskajā dzīvē. Populārākais piemērs, kas tieši interesē dzimtas pētniekiem, ir tāda šīs baznīcu grāmatas, kurās mēs varam atrast ierakstus par dzimšanu, laulību un miršanu. Tu ievadā minēji projekts ar sarežģītu nosaukumu par mākslīgā intelekta rīku un dažādiem risinājumiem. Ko tad šis projekts risina? Kāda ir tā bijusi problēma un vajadzība, un ko tas palīdzēs? Jā, tā kā mēs strādājam, mēs glabājam šos te dokumentus un, no 13. gadsimta jau, un lielākā daļa dokumentu ir uzrakstīti rokrakstos. Un ar katru gadu arī samazinās šo ekspertu skaits, kur vispār spēj lasīt un arī paši atpazīt šos te vēsturiskos rokrakstus. Un ar šo, var teikt, arī necīnās, bet mēģinam atrisināt šo problēmu, ka mums tātad būtu šie rīki, kas palīdzētu pētniekiem, arhīviem un arī citiem klientiem no malas, kā jums pētniekiem, vienkārši ātrāk atrast informāciju. Un tāda galvenais mērķis projektam ir uzlabot arhīvu pakalpojumus un informācijas pieejamību, izmantojot šīs mākslīgā intelekta tehnoloģijas, tāda gan arhīvu darbiniekiem, gan arī plašākai sabiedrībai, arī jums. Tas izklausās vērtīgi un ļoti, ļoti nozīmīgi. Un tad, kādi tad ir tie ieguvumi? Jā, tātad mēs digitalizējam šos te dokumentus, kas iepriekš nav bijuši digitalizēti. Mēs papildinām savas kolekcijas ar jaunām šīm digitālajām kopijām. Esam projekta ietvaros arī nopirkuši jaunas 2 digitalizācijas iekārtas. Būs arī dažiem materiāliem kolekcijām pārdigitalizēšana.
Jo, piemēram, ja mēs skatāmies uz mikrofilmētajiem dokumentiem, kas ir bijuši tātad 80. gadi, 90. kad ir mikrofilmēti, viņu kvalitāte vairāk nav tik laba, lai varētu strādāt vispār un eksperimentēt ar šo mākslīgo intelektu. Tā kā mums arī būs šī pārdigitalizācija kādā brīdī. Protams, prioritāri mums ir, ka mēs strādājam pie šo rokrakstu modeļu atpazīšanas, rokrakstam un arī drukātam tekstam. Protams, beigās tiks uzlabota šī meklēšana arhīvu materiālos. Tātad, ja būs atpazīts teksts, tas arī kļūs par tādiem metadatiem, atslēgas vārdiem, un tad arī varēs meklēt ne tikai pēc personas vārda un uzvārda, bet arī citi dati, kas tātad ir šajos dokumentos. Un kopumā tas atvieglos pieeju gan pētniekiem, gan sabiedrībai, gan arī arhīvu darbiniekiem, jo varēs ātrāk arī pieprasījums apstrādāt. Tas izklausās ļoti nopietns projekts, bet es pieņemu, ka tas ir tā kā Eiropas projekts, tad jūs neesat tur vieni paši, vai ne? Jā, tieši tā, mēs neesam vieni. Mēs kopā esam 4 institūcijas. Vadošais partneris ir Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu universitāte. Un kāpēc tieši viņi? Jo viņiem ir šis saucamais superdators. Un ar superdatoru mēs vienkāršiem vārdiem tāda milzīga serveru telpa. Un ko šī serveru telpa dara, tad viņai vienkārši tā milzīgā jauda kapacitāte apstrādāt šos sarežģītos, smagos algoritmus. Jo šādas tehnoloģijas, ja mēs eksperimentējam ar algoritmiem, uz darba datoru to nevar izdarīt. Ja? Tad ir vajadzīgi šie te superdatori. Un tad mēs kopā esam 3 nacionālie arhīvi - Igaunijas, Latvijas un Somijas. Un tad mums katram ir šīs te kolekcijas, šie rokraksti, kurus mēs sagatavojam vadošajam partnerim, un kurš tālāk jau apmāca un strādā ar šo mākslīgo intelektu. Tad sanāk, ka jūs trenējat mākslīgo intelektu latviešu, somu un igauņu valodās, ja? Jā, un arī krievu valodā. Tātad mums būs 2 rīki saistībā ar šo atpazīšanu. Viens būs rokrakstu atpazīšanas rīks. Angļu valodā izmanto tādu saīsinājumu kā HDR, tāda Handwritten Text Recognition. Tas būs rīks gan latviešu un krievu valodai, tas, kas interesē tieši Latvijā, bet būs arī somu valodā, igauņu un arī būs zviedru, jo somiem ir arī ļoti daudz materiālu zviedru valodā, kas pat ir 2 valodās, tā kā somu un zviedru rakstīti. Un tātad optiskās rakstzīmes atpazīšanas rīks izmanto tādu saīsinājumu OCR, kas ir Optical Character Recognition. Un šis rīks arī būs latviešu un krievu valodā. Un šis strādās uz šo drukāto tekstu. Bet šī vairs nav tik jauna tehnoloģija, tātad mēs vairāk strādājam tieši pie šīs rokrakstu atpazīšanas. Un tad krievu valoda tās kopīgās vēstures dēļ un vispār, vai ne? Jā, ar krievu ir tā, ka šobrīd tas tā politiski grūti vienmēr runāt par krievu valodu, bet šeit ir atbilde tāda vēsturē. Visa šī sadarbības partneri mēs esam bijuši Krievijas impērijas sastāvā. Līdz ar to tajā periodā visi šie administratīvie dokumenti tika sarakstīti krievu valodā. Un tā arī ir pilnīgi cita krievu valoda, nevis tā kā mūsdienu krievu valoda. Jā, jo katra valoda mainās un attīstās, un es pieņemu, ar vien jaunākiem pētniekiem ir grūtāk atskatīties uz to, kas ir bijis pagātnē, un atcerēties vai zināt visus tos dialektus, nianses, kaut kādus vārdu vai burtu lietojumu maiņas. Tā krievlodai arī noteikti ir, vai ne? Jā, tāpat kā latviešu valoda ir mainījusies pēdējos 100 un 150 gados, tāpat ir ar šo Krievijas impērijas krievu valodu. Es to uzskatu kā par pilnīgi citu valodu. Un, galvenās tādas izmaiņas ir vārdi, lai gaitā ir pārveidojušies, daudz pat vairs neeksistē. Līdz ar to vēsturniekam, pētniekam ir jāzina, vai šis vārds tā tad ir kāda alternatīva mūsdienu valodā, vai šis patiešām ir reāls vārds, ko vēl aizvien izmanto. Tāpat ir bijušas specifiskas zīmes, ko teikt vairāk nelieto, un tie pētnieki, arhīvu darbinieki, kur strādā ar šiem materiāliem, viņi, protams, pārvalda un zina, kā viņu labāk iztulkot vai atdarināt mūsdienu zīmēm. Tāpat arī burti, kas nav saglabājušies, ir kaut kādi līdzīgi burti mūsdienu krievu valodā, bet arī tas neatspoguļo pilnībā identiski šos vārdus. Un kas man bija interesanti, ka tajā laikā dokumentos bija īstenībā ļoti daudz vācu valodas aizguvumu, to es nezināju.
Tā kā, piemēram, ir kāds dokuments, un pēkšņi tad ir krievu valoda, un pēkšņi kaut kādi vārdi vienkārši vācu valodā. Tas ir īstenībā, kā mūsdienās, mums ir ļoti daudz anglicismu latviešu valodā, to varētu salīdzināt. Un kā ir ar krievu valodu jūsu kolekcijās latviešu pasaulē? Muzejā Latviešu pasaulē patiesībā teksti krievu valodā ir ļoti maz. Mums ir dažas sarakstes, ir dokumenti, kas ir līdz Pirmajam pasaules karam, tie ir gatavoti krievu valodā, un daži ir ļoti skaistos rokrakstos, daži ir drukāti, un tur ir daudzveidība, bet patiesībā ir ļoti maz. Ja skatās, ka viss mūsu krājums ir rūpīgi rēķinot 35,000, tad vēstules ir 1%, un krievu valoda ir vēl mazāks procents. Mums ir angļu valoda, portugāļu, spāņu, nedaudz franču un, protams, arī vācu valoda. Bet krievu valodas ir diezgan maz, un tas nedaudz ir žēl, jo mēs arī saprotam, ka tā mūsu muzeja misija ir vākt tos stāstus un atmiņas par cilvēkiem, kas ir devušies ārpus Latvijas. Un nav pateikts, ka tiem obligāti jābūt latviski runājošie. Tie var būt arī krieviski, igauniski, lietuviski, jebkādā valodā, bet, diemžēl, līdz mums tas kaut kā nenonāk pašlaik, varbūt līdz šim. Un kā ir ar arhīvu vai kādus jūs materiālus izvēlējāties šim projektam, jo noteikti arhīvā ir miljoniem, ko tu vari izvēlēties. Kas ir tieši tas jūsu uzsvars? Jā, es parādīšu pāris piemērus, bet mums, protams, kad mums vajadzēja izvēlēties šos materiālus, mēs gājām cauri arī vienkārši šai, kādas mums ir tās digitālās kopijas, cik viņas ir kvalitatīvas, cik liels daudzums vispār ir nepieciešams, piemēram, restaurēt, konservēt, pirms mēs varam digitalizēt. Tā kā tas arī bija diezgan garš tāds izpētes posms, jo mēs vairs nesākām vienkārši digitalizēt. Un arī kāda ir tā darba plosma, tātad mums ir nodigitalizēts materiāls, un mums sākumā viņu vajag nosegmentēt, kurā arī tas rollaps, var redzēt, ir tā kā oriģinālie attēli, un viņiem ir tā kā apkārt zaļi vai zili šie rāmīši. Tad tā ir segmentēšana. Mēs tātad mākslīgajam intelektam pasakām, tad šeit atrodas teksts, un viņš ir šajā līnijā, un šeit ir burti. Tā kā apkārt nekur citur neskaties. Un tad blakus cilvēki manuāli, mūsu pašu darbinieki, arī blakus uzreiz veica transkripciju. Un tad kādus materiālus mēs arī izvēlējāmies, šeit daži piemēri. Tad šis ir krievu valodā, Kurzemes guberņas valdes dokumenti. Tad kreisajā pusē, kā izskatās oriģināli šī lapas puse, un tad vienkārši pietuvināju šo pašu rokrakstu, man liekas, tie rokraksti ir tie interesantākie. Tad jā, šis ir krievu valodā. Tālāk mums ir baznīcu grāmatas. Šis tieši piemērs ir no krievu valodas, no pareizticīgo, ja nemaldos, baznīcu grāmatas. Bet arī baznīcu grāmatas mums ir gan latviešu valodā, arī citās valodās, kas nav iekļauts projektā. Es arī redzēju radu rakstos, tāda ir lietuviešu, poļu valodās. Tā kā baznīcu grāmatām tiešām tā valoda daudzveidība ir diezgan plaša. Un vēl viens piemērs krievu valodā. Šie ir draugu iedzīvotāju reģistri. Šeit mēs redzam tādu piemēru, kur diemžēl oriģināli dokuments pilnībā nav saglabājies. Un īstenībā tā ir realitāte arī arhīvā, ka ne visi materiāli ir labi saglabājušies. Un arī šajā gadījumā, kad, piemēram, mēs izņemam no plaukta šo materiālu, viņu uzreiz nevar likt uz digitalizācijas iekārtas. Tas ir jāsagatavo. Tātad šis materiāls sākumā nonāk pie restauratoriem, lai vispār viņu varētu uzlikt uz iekārtas, jo iekārta arī tomēr nodara kaut kādu šo, var teikt, kaitējumu uz to mirkli, un lai galīgi nesabirtu šie materiāli, viņi tiek restaurēti, iekonservēti. Un, diemžēl šī informācija šeit ir pazudus, kā mēs redzam, tās lapas abas puses ir sabirušas. Un šeit tātad pietuvināts arī mēs redzam, ka mēs, piemēram, šādu tekstu arī mākslīgajam intelektam šobrīd būtu nedaudz grūti atpazīt, jo viņš uzreiz arī mēģinātu šos te atspīdumus no otras puses uztvert kā tekstu. Tā kā viņš vēl tik gudrs nav, viņš vienkārši meklē, kur varētu būt teksts, un tad viņš arī mēģina atpazīt, pat ja tur nav teksts. Ja? Bet arī šis ir viens no materiāliem, kurus mūsu darbinieki transkribēja un gatavoja kā treniņu datus, ko sūtīt uz superdatoru.
Šeit ir valsts prezidenta pavēles un rīkojumi. Šis ir latviešu valodām. Nu, un šo es uzskatu par tādu skaistu rokrakstu, kaligrāfisks, viegli izlasāms. Pat nevajag mākslīgo intelektu, lai izlasītu. Ja? Bet arī šādus paraugus mums vajadzēja, lai viņam ir pēc iespējas lielāka rokrakstu daudzveidība, jo viņam būs vairāk piemēru, jo viņš labāk arī atpazīs rokrakstus. Šeit vēl ir piemērs no skolotāju dokumentiem. Mums ir tāda kolekcija. Nu, šeit arī īstenībā var izlasīt bez mākslīgā intelekta, bet jā, šos mēs arī sagatavojām, kā vienkārši, lai būtu tā dažādība, arī šādu nodevām mākslīgajam intelektam, šim superdatoram. Un pēdējais piemērs, diezgan tāds arī jau darbinieki, ar ko strādā šie inventarizācijas dokumenti. Un, jā, šis ir vairāk jau tāds rokraksts, nu kā tad rakstīja tāds vidējais cilvēks. Tad nav šī kaligrāfija, nav daļa rokraksts, patiešām ir vienkārši uzrakstīts, lai būtu šī informācija nodota kaut kur. Un līdz ar to šeit jau jāņem vērā ar kaut kāda katra rakstītāja rokraksta īpatnības, arī varbūt vēl arī materiāls varbūt uz kā ir rakstīts, jo piemēram, šeit mēs redzam, ir rūtiņu lapa. Ja? Bieži vien arī šāds dokuments vienkārši raksta uz kaut kādām formām, kuras vairs nav vajadzīgas. Un šajā brīdī atkal tas apgrūtina atpazīt tekstu, jo mašīna ņems pa piemēru bieži vien to segmentāciju, kas ir iedota. Līdz ar to viņš arī var nepareizi atpazīt līnijas, kā rezultātā atpazīs arī nepareizi tekstu. Nu, lūk, mēs arī sadarbojāmies ar Latviešu pasaulē. Mēs arī palūdzām viņiem nodot rokrakstu paraugus, lai būtu šī dažādība, jo projektā svarīgi ir šī dažādība, pēc iespējas vairāk dažādi rokraksti. Pastāst, kādus tad nodevi mums projektam? Mums bija fantastiski iespēja, jo es ātri izstāstīšu, kā tā mūsu priekšvēsture ir. Mēs esam moderni slinki, vai ne? Mēs negribam darīt to, ko visi saka, ka mākslīgais intelekts var izdarīt. Mēs arī to gribam. Mēs meklējam kādu, kurš mums var pastāstīt. Tad Mairitas teica, ka mums ir projekts, vai tu gribi piedalīties? Un tā mēs tikām iekšā tajā projektā tieši aiz tā sava slinkuma dēļ, ka mēs negribējām darīt to, ko varētu izdarīt dators. Bet tad Mairita teica, ka projekts ir tikai sākumā, un vai mēs gribam palīdzēt trenēt bez kaut kāda rezultāta, ko mēs varam šodien jau dabūt atpakaļ. Tad mēs lēmām, ka vislabākais variants, kā trenēt to mākslīgo intelektu, ir caur rokrakstiem. Un tās mūsu gadījumā būtu vēstules, kur ir daudz dažādu rokrakstu, tā kā Mairita arī teica, dažādi papīri. Piemēram, šis ir piemērs no 49. gada vēstules, kas ir rakstīta Dīpīšu nometnē Vācijā, kur papīrs ir plāns, un te var redzēt jau cauri spīd, vai ne? Un tas teksts ir sarakstīts arī tādiem svītrojumiem, un kādreiz, kad es rakstīju vēstules, ja bija svītrojums, bija jāmet ārā visa vēstule, bet te tas nē, jo tas papīrs ir tik, cik viņš ir, un viņš ir jātaupa. Un, lūk, un tad te rakstījis ir mamma vēstuli savai meitai par dažādiem notikumiem, un tad tās vēstules mums likās ir saturiski ļoti interesantas, rokrakstos ļoti dažādas, un arī varbūt tur varētu vis kaut kādas foršas lietas nākt ārā, kaut kas, ko mēs vēl nezinām. Un tad nākamais piemērs, kāda mums ir vēl vēstule, ir arī skaistais rokraksts. Un te ir šī vēstule rakstīta Rankā 48. gadā un sūtīta uz Angliju. Un tad, kas man liekas, šī sarakstē ļoti interesanti, ko mēs mākslīgam intelektam gan nedavām testēt, bet šī sarakstē ir arī slepenās vēstules, tā kā ar slepeno tekstu, un tad es saprotu, kāpēc ir tik diezgan lielas tās atstarpes pa vidu, jo šī piemērā nē, bet citās vēstulēs bija norādes uz to, ka tu lasi šo vēstuli ļoti rūpīgi, varbūt nedari to, kamēr gludini savas drēbes, un tās visas bija atsauces, ka, lai tu izlasītu manu slepeno ziņu, tev vajag šito vēstuli izgludināt, tādēļ, ka teksts bija rakstīts ar citronu sulu, un tad viņa iekrāsojās. Un ir citi piemēri, kur ir rakstīts varbūt ar pienu vai ar vēl kaut ko, ka tie teksti un tās šifrētās ziņas, mēs varētu iedomāties, ka tur ir baigie valsts noslēpumi, bet patiesībā jau nav, vai ne? Tas ir tajā laikā, 48. gadā, protams, ka tas bija kaut kas, ko tu varbūt nevēlējies, lai tev laiž cauri tai čekai un visiem pārējiem, lai nevar neviens izlasīt, vai ne, bet
tur bija diezgan praktiskas un foršas lietas, ko varbūt vienkārši negrib dalīties. Un tad tādas vēstules mēs kaut kā neiedevām intelektam. Mēs tā domājam, kā viņš atpazīs un kā tas būs, jo tur iet 2 teksti paralēli un viņiem iet tā kā starp tām rindiņām, vai ne? Un tas tāds interesants piemērs. Jā, šajā gadījumā viņš noteikti šobrīd gan jau nosegmentēt. Es domāju, ka katru līniju viņš atrast, kur tas teksts ir, bet jā, viņš noteikti nesaliktu viņu tā, kā mēs saliktu. Viņš nesaprast, ka tie ir 2 dažādi. Viņš vienkārši arī saliktu rindas tādā secībā, kā viņas ir atrastas. Līdz ar to lasot, tur būtu putra, tur nesaprastu, kurš teksts pieder pie kura tā konteksta. Jā, jo mums ar mūsu prātu tas ir viegli izšķirt, vai ne? Šis ir kaut kas cits un šis ir kaut kas cits. Un tad kā pēdējo šīs dienas piemēru, es izvēlējos vienu vēstuli no 59. gada, kas ir rakstīta Latvijā un sūtīta uz Zviedriju. Pēterim Jansonam. Un Pēters Jansons bija viens no tā sauktiem pārcēlājiem, kurš pārcēla ļoti daudzus latviešus bēgļu laivās uz Zviedriju. Un, diemžēl savu ģimeni viņš pats nevarēja pārcelt, ar savu ģimeni viņš tad sarakstījās caur šīm vēstulēm, kas man likās ļoti interesanti un kas arī vienmēr ir jāņem mūsu gadījumā vērā. Mums ļoti maz ir vēstules, kur ir rakstītājs un atbildētājs, ka mēs saņemam abas vēstules no abām pusēm. Mums ir tikai šī gadījumā Pēters Jansons dāvināja tās vēstules muzejam, un mums ir tikai tās vēstules, kas nāca viņam, nevis ko viņš ir sūtījis citiem. Un tas arī vienmēr ir tā. Tu vari tikai minēt, kas būtu otrā pusē, vai ne? Bet tas šoreiz nebija uzdevums. Uzdevums bija trenēt to mākslīgo intelektu, lai visi tie burti, tad lai saprastu, ka pat vienas vēstules ietvaros katrs cilvēks raksta dažādāk burtus, vai jebko citu. Viens vēstules ietvaros var būt dažādi, un tad tam mākslīgam intelektam ir jāsaka, ka šitā var izskatīties, vai ne? Jā, ka viņam jāatpazīst, ka šī viens burts var būt rakstīts 100 dažādos veidos, bet beigās tas ir jāattēlo kā tas viens konkrētais burts. Jā, un tad es došu jautātu tev, kā tu vari vienkārši izskaidrot, kā tas viss strādā? Jā, šī tehnoloģija nav viņa viegli izskaidrojama, bet man tāds vieglākais veids, kā es cenšos skaidrot, tas ir līdzīgi kā iemācīt bērnam lasīt. Tātad, piemēram, kādu burtu vai vārdu uzraksta mamma, tētis, opi, soma, brālis, brālēns, tante. Ja? Un tad viņš saprot, tātad šis ir burts A, un viņu var attēlot šādos veidos. Un tāpat ir arī ar šo mākslīgo intelektu. Tāpēc mēs viņam gatavojam pēc iespējams daudz un dažādus rokrakstus, lai viņš saprot, ka jā, šis burts A ir šī gala, ko mēs gribam redzēt, bet viņu var uzrakstīt patiešām 101 veidā, jo mums katram tomēr rokraksts ir atšķirīgs. Es domāju, ka nevienam no mums nav identisks rokraksts. Līdz ar to vienkārši viņam dot un rādīt, šis ir burts A, bet lai viņš arī saprota laika gaitā, ka, ja iedos kādu citu materiālu, uz kā netika gatavot treniņu dati, ka viņš beigās sapratīs, tad šis ir šis burts un šis ir tas vārds. Jā. Ok, tad tas izklausās ļoti forši. Projekts ir vairākus gadus ilgs, ir pagājis aptuveni gads, vai ne? Jā, mēs sākām pie šī projekta strādāt pagājušā gada jūnijā, tad oficiāli visa dokumentācija tika sagatavota, un tad arī mēs sākām strādāt. Okay. Un kas tad ir pa šito gadu noticis? Cik daudz jau ir izdarīts? Jā, īstenībā ir izdarīts diezgan daudz. Tātad mēs digitalizējam, mēs arī sagatavojam šos materiālus digitalizēšanai. Ir tātad nopirktas jaunas digitalizācijas iekārtas. Šobrīd ir digitalizētas 580 glabājamās vienības, kas tūlīt pateikšu lapas pusēs. Tas tātad ir 130,000 lapu. Tas ir tas jaunais, kas nācis klāt. Pie segmentēšanas un transkribēšanas ir strādājuši mums 11 arhīva darbinieki, gan tātad latviešu valodā, gan krievu valodā. Jā, tātad ne visi vienmēr 11 ir bijuši katru dienu, bet tad kāds ir atnācis ātrāk, sācis pie projekta, kāds ir vēlāk pievienojies. Protams, ir visas prombūtnes, atvaļinājumi, bet tad mums ir 11 darbinieki, kas strādā tieši ar segmentēšanu. Tas manuālais darbs īstenībā tas garlaicīgākais un laikietilpīgākais, un šī te manuālā tekstu pievienošana. Un, tātad no pagājušā gada septembra līdz aprīlim mēs esam segmentējuši un transkribējuši
2800 attēlus latviešu valodā, kas sastāda 400,000 vārdu. Ja mēs vienkārši nepaspējām apkopot jaunākos datus, bet es domāju, ka šobrīd jau ir apmēram 500,000 latviešu valodā šo vārdu. Un krievu valodā tas ir apmēram 1200 attēli, kas sastāda 165,000. Un es domāju, ka ir jau bišķi lielāks tas skaitlis. Un, protams, mums ir sadarbība ar latviešiem pasaulē. Vakar tāda bija arī pārstāve no Latvijas Kara muzeja. Mums ir arī sadarbība ar Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūtu. Viņi arī mums nodeva dažādus šos rokraksta paraugus. Un arī mums ir sadarbība ar Latvijas Nacionālo biblioteku, bet tā gan mums nodeva nevis rokrakstu paraugus, bet viņiem ir tāda tev gatavas datu kopas drukātajam tekstam, jo mums ir šis arī OCR rīks paredzēts, un tad mums bija nepieciešami papildus dati tieši latviešu valodai. Nu tad, mēģināsim demonstrēt, kas mums sanāks. Es demonstrēšu tātad sadarbības partneru materiāliem, beigās arī parādīšu uz tautas skaitīšanas dokumentu un pasas grāmatas, bet mums jau tā ideja, ka šis rīks derēt pēc tam visiem, tāpēc skatīsimies, kā atpazīst ar rokrakstiem, ko iepriekš viņš nav redzējis. Tas būs interesanti. Mēs iedevām, Mairita pajautāja kaut kādus dažus piemērus, kur ir rokraksti, jo iepriekš mēs darījām tā, mēs iedevām rokrakstu un to transkripciju datorrakstā pārrakstītu, lai viņš saprot, šis ir aburts, šitais ir b un tā tālāk. Bet tagad mēs testēsim, ka viņam nekas nav iedots pretī. Viņam nav pateikts, ka šis ir šī rindā un šis ir tā, un tad būs tāds izmēģinājums, kā tas sanāk, ja šodien jau mēs viņu gribētu lietot. Jā, tātad mums ir pirmie šie testa modeļi izveidoti, un es tātad testēšu materiālus latviešu valodā, jo tad viss varēsiet arī palasīt, paskatīties, kā tās kļūdas vai nekļūdas izskatās. Un šī te vide, kurā es rādīšu, šī ir speciāli sagatavota vide tieši šai demonstrācijai, tā kā šāds vēl pakalpojums nav publiski pieejams, mēs pie viņa vēl strādājam, mēs vēl turpinam apmācīt un gatavot treniņu datus superdatoram, tā kā būs darbs pie šiem rokrakstiem un teksta atpazīšanas mums beigsies šogad, un tad arī redzēsim, kurā brīdī mums būs izdomāts, kā mēs varam šo arī publiski kaut kur ievietot un parādīt, kā tas strādā. Jo patiesībā tas mākslīgais intelekts jau atpazīst citas valodas. Es pieņemu, ka tāpēc projektā nav vācu valoda, jo tu jau vari mēģināt izmantot dažādas programmas, piemēram, transkribus un visu kaut ko, kur jau ir, piemēram, angļu valodā un tā tālāk, vai ne? Bet šīs ir tās mazāk populārās. Jā, tieši tā. Tātad ir šī te vietne transkribus, kas piedāvā kā maksas pakalpojumu teksta atpazīšanu, bet viņam nav šo mazo valodu. Viņam nav latviešu valodas, igauņu, viņam ir šīs visas lielās franču, vācu, angļu, spāņu, bet tādas mazās, kur to lietotājs skaits ir mazs, viņam tas nav izdevīgi, jo viņš nenopelnīs. Tad viņam tas ir biznesa modelis. Un tas ir maksas pakalpojums. Biešu recepte kādu, ja mēs gribētu marinēt bietes, kas tur ir vajadzīgs, tur etiķis un vēl kaut kas, un rekā tas, tad viņš saprot, ka teksts ir šitajā kvadrātā, apvēl katru to līniju, kur ir teksts, un tad kā viņš viņu pārraksta. Šeit viņam nebija grūti, jo te pāris rindiņas, notika pāris sekundēs, bet būs pāris materiāli, kur viņam vajadzēs ilgāk padomāt, tad mums būs tādas ilgāki sarunu brīži. Bet tad šeit viņam nekas netraucē. Ļoti skaidri viņš var saprast, kur ir tas teksts un kur ir tā līnija, kurā atrodas šīs te rakstzīmes. Te vienīgi grūtais ir tas, ka rakstīts arī angliski, te ir tablespoon un cup, un vienā vietā viņš to cup pārraksta, citā varbūt nē, jo viņš to rokrakstu tā nesaprot vai ne. Protams, ka visam tāpatās ir jāiet pāri ar cilvēku aci un ir jālabo, jo
Jā, mākslīgais intelekts šobrīd neko 100% neatpazīst korekti. Tā kā mums aizvien ir vajadzīgi pētnieki, vēsturnieki, kuri spēj iziet cauri, pateikt, jā, nu šeit ir korekti, šeit tomēr vajag izlabot pāris vietas, tad mēs tikai varam lietot. Tā bija tad pie nākamā materiāla. Jā, šitais forši. Jā, tas vienmēr tāds jautājums, kas ir ilgāk pašam šito visu pārrakstīt vai izlabot tās kļūdas, un tas droši vien varbūt jāizpro vai ne, jo, ja ir gara vēstule, tad varbūt vieglāk ir tomēr pārskatīt. Lūk, šī laikam būs tā viena no vēstulēm, ja? Jā. Ok, tad teksts ir te un vēl otrā pusē. Un tad viņš tā kā, viņš jauc tās līnijas. Te ir viens, te ir otrs, te trešais, ceturtais. Viņš ir tā pamīšas. Jā, vai ne? Tad viņš nesaprot. Tā kā mēs saprastu, ka reku malā ir kaut kāds citas piezīmes, tas ir cits teksts, un šitais ir cits teksts. Jā, nu šeit viņš... segmentējot, nesaprat, ka īstenībā tā ir divi teksti, ja tā ir divi teksta reģioni. Viens ir, protams, tas galvenais, bet mums ir blakus šī te, piezīme, ja, tā kā pietrūka vieta, un tad mēģināja iespiest maliņā. Viņš nesaprot, ka tā kā vajadzēja būt diviem reģioniem, un tad viņš katrā reģionā izveido jaunu secību. Šajā gadījumā viņš viņu vienkārši lika pēc kārtas, tur, kur redzēja tekstu, tāpēc tā pamīša sanāk. Šeit arī līdzīgi, tāpat kā pieminēja par to slepeno ziņojumu vēstulē, šeit ir līdzīgi, ja viņš tā kā mēs lasot nesaprotam kontekstu, jo tāda visa informācija ir samiksējusies kopā viena ar otru. Bet kā izskatās teksts tev? Viņš ir korekts? Jā, īstenībā pirmās divas rindas ir perfektas, vai ne? Tur ir praktiski lūkšanām tikai mīkstums vajadzīgs, vēl te arī ar īso ir, vai ne? Viņš ir diezgan ļoti labi, un tad viņš tālāk jau kaut ko tur bišķiņ jauc, un kaut kas jau tur jālabo. Piemēram, mans dēls kaut kas, un te ir arī mans dēls ir dzīvs, tad viņš saliek kopā, bet tu bišķiņ izlabot un ir ļoti ok. Protams, vēl tā otra daļa, vai ne? Jā, tad šeit ir iespēja arī, mēs strādājam pie segmentēšanas modeļa, tā kā uzlabošanas, ja, tad šeit arī ir iespēja uzlabot un viņam iemācīt, jā, ka šajā gadījumā šeit īstenībā ir vairāki teksta reģioni un katram vajag savu secību, lai viņš tāda teksts būtu korekts un lietojams. Okay. Šis bija foršs piemērs. Šo es gribēju izprovēt, jo tur ir svītrojumi, un ko tad viņš darīs ar svītrojumu, vai viņš tā kā saprot to. Ok, katra līnija ir iekrāsot, un droši vien atkal būs tā šī sakta, apsveic, ok, tad viņš iet tā pamīšus, tas ir, ok, to jau mēs izrunājām, bet diezgan labi, tad šī sakta ir bijusi manā īpašumā, gan 50 gadu, ideāli. Un kā ar to svītrojumu viņš ir mēģinājis uzmanēt tur to vārdu, kas ir aizsvītrots, vai tomēr ir, jā? Jā, viņš ir saktas, un te ir varbūt rakstīts skolotāji, varbūt nē, grūti saprast, un beigās ir skolo, un tad, jā, atšifrējumā ir saktas, sauktas skolo. Viņš ir kaut ko pats gribējis saprast, kas ir zem. Šeit sāka šis vārds halucinācijas, ka viņš mēģina palīdzēt tur, kur tas nav nepieciešams, viņš mēģina uzminēt. Īstenībā tas teksts ir diezgan aizsvītrots. Mēs pieņemam, ka tur ir rakstīts skolotājs vai kaut kas, jo mēs redzam to jubūrti, ja tur tā kājiņa. Bet jā, viņš mēģināja palīdzēt, bet šeit nevajadzēja. Tā, kas šis ir pa materiālu, kamēr viņš ielādē? Tā ir ļoti skaista vēstule, vai ne? 58. gads rakstīta Austrālijā un sūtīta uz Latviju, bet kaut ko, tas burts pirmais ir s, un viņš to nesaprot, bet visādi... Viņš ir to halo, viņš uzraksta hano. Jā, arī, jā.
kaut kas ir un kaut kas nav. Droši vien jāiet pāri tam tekstam tā ļoti rūpīgi, bet visādi citādi izskatās. Viņš saprot, man patīk, ka viņš saprot ņa un š un visus šitos garie un mīkstie burti. Tas ir ļoti labi, ka tev nav visam vēl jāliek garumzīmes un vēl arī komati. Pieturzīmes, vai ne? Tas ir ļoti labi. Un īstenībā izskatās diezgan veiksmīgi. Protams, ka vēl jālabo un tā. Jā. Cik es esmu testējis, tad tieši šie mīkstinājumi zīmes ir tā problēma, jo bieži vien šie ķekši papildus šīs zīmes ir kaut kur nost no tā burta, un tad viņš arī līdz galam laikam nesaprot, kas viņam ir jāiemācās, un ka tas ir kāda cita tā rakstzīme. Bet jā, šeit viņam bija ļoti viegli nosegmentēt ar vēstuli, viņam nekas netraucē, arī, ja mēs skatāmies uz materiālu otrā pusē, nekas nespīd, nevienā malā nav teksts pazudis, tā kā šādi patiešām viņam patīk ar šādu tekstu darboties, viņš ļoti veiksmīgi un arī ātri atpazīst tekstu. Jā, tas ļoti patīkam, vai ne, ka viss izskatās perfekti, jo tas mūsu uzdevums arī bija vilkt šitādas līnijas un pateikt, ka šitajā līnijā ir iekšā teksts vai šitajā apgabalā. Tagad visu to izdara intelekts. Šis būs sarežģītāk tamdēļ, ka te jau ir kaut kas rakstīts, ir konkrētas līnijas. Kā viņš to sapratīs, vai viņš tā kā redzēs, ka kurš ir tas rokraksts un kurš nē? Jā, te var uzreiz segmentējot redzēt, ka viņš arī atpazīs šo te drukāto tekstu. Jā. Un arī visu to mazo kalendārīti maliņā un visas dienu nosaukumus. Un, jā, viņš pat angļu valodā atpazina rakstzīmes. Jā, es biju domājis, ka viņam ies grūtāk, bet īstenībā tekstu viņš ir veiksmīgi nosegmentējis. Es skatos, ka vienkārši pa vidu ir šī te secību numuru, tātad viņš ir kaut kur sašķērējis vai viņam bijusi halucinācijas un kaut kur ir ievietojis lieku šo te rindu, domājot, ka tas ir kaut kāds cits teksts. Jā, kaut kādas grūtības arī ar rokrakstu, viņš to Veroniku nepazina, bet varbūt... Jā, ir mīļā Veronika. Jā, bet kopumā ir ok, vai ne? Tu vari ar šito strādāt un jau domāt un labot, jā, bet jā, grūti, kad viņam ir, un tad es domāju, kas ir piemēram ar kaut kādām veidlapām, kur ir viss ir drukāts un tu pats ieraksti ar roku un kā būs tur. Jā, šādiem formu dokumentiem tāpat tautu skaitīšanas ir ļoti daudz šo te lapas pušu šajā kolekcijā. Ja? Un šādos gadījumos mēs tātad atsevišķi gatavojam arī segmentācijas materiāliem šīs te treniņdatus, ka mēs viņam iemācam ne tikai rokrakstu, bet arī kā ir nosegmentēts, kur atrodas teksts, kas pa tekstu tur atrodas konkrētajā vietā. Tā kā mēs arī gatavojam tādus datus, lai viņš saprot, kā korekti segmentēt formas. Jā, jo vēstules viņš ļoti skaisti atpazīst, tur tikai viens reģions, un tad no vienas puses uz otru pusi iet rokraksts. Bet formās, jā, viņas ir dažādas, jo tur ir gan arī drukāts teksts plus rokraksts, un jā, viņam iet grūtāk ar to, jo tad mēs tāpēc papildus gatavojam šos segmentācijai treniņu datus. Bet kopumā tu esi apmierināta ar to, ko tu redzi, tu varētu izmantot. Es vēl piestrādātu, bet jā. Jā, jo dažreiz ir tie rokraksti ir grūtāki, vai ne, un tad liekas forši, ka tev dators palīdz saprast, kas tur ir domāts, jo citiem ir šausmīgi rokraksti. Ļoti grūti izlasām, vai ne, un tad tu mokies. Es domātu, ka tas būtu ļoti interesanti īstenībā. Varbūt arhīvam šitais jāpadomā, ārsta receptes salikt iekšā, un tad... pastkarte, kur ir rakstīts dažādos virzienos. Skatīsimies. Un arī rokraksts tādiem kaligrāfiskiem viļņiem. Jā, ar tām paturpināt ārsta rokraksts, un tur būtu tiem pašiem ārstiem arī tās transkripcijas jāsagatavo, jo uzminēt viņu rokrakstu es neuzņemtos.
Un zini, kas ir īstenībā svarīgi, ko mēs sapratām, tā, kad tu dod to rokrakstu, lai viņš mācītos, tev pašam ir jāsaprot. Un ja tu esi šaubīgs par to, kas tur ir domāts, tad tu nevari arī viņam iedot. Un es domāju, par to ārstu rokrakstu tev arī vajadzētu pašam zināt, kas tur ir domāts, kas tas vilnis ir, vai tas ir U vai I vai... Jā, gatavojot treniņu datus, mums īstenībā nav vietas šaubām. Mums ir jāzina, kādas tur rakstzīmes ir, lai mākslīgais intelekts var iemācīties. Ja mēs šaubamies un iemācām nepareizi, tad arī viņš atpazīs nepareizi. Tāpēc šī precizitāte treniņu datu sagatavot ļoti augstu. Un, ir mums arī iespēja, piemēram, gatavojot treniņu datus, uzlikt kaut kādus šos, mēs viņus saucam par tagiem. Ja viņš, piemēram, konkrētus vārdus neņem vērā, ka neviens no 11 darbiniekiem nevar izlasīt, atšifrēt, kas tur ir rakstīts, tad mums ir iespēja, ka viņš izņem konkrētus vārdus vai līnijas no saviem datiem un neņem vērā mācoties. Jā, jo mums arī tieši tāpat bija kaut ko nesapratām, vai ko, tad mēs arī atstājām. Un arī atstājām, ja ir kaut kādas gramatiskas kļūdas. To mēs arī atstājām, lai tad ir kā ir cilvēks rakstījis, vai ne? Bet šeit... šeit ir interesants piemērs, ka teksts ir gan horizontāli, gan vertikāli. Viņš ir nosegmentējis visu kā vienā tādā teksta reģionā. Kā izskatās tev atpazītais? Sarežģīti. Šis ir diezgan sarežģīts, jo mēģinu saprast, kur ir tas 1918, ko viņš ir dabūjis. Jo pagaidām man nav, tas tur ir, un tad tālāk būtu... Un tad es meklēju, kur tad tālāk tas ir rakstīts, vai ne? Ka viņam ir bijis ļoti, ļoti grūti. Arī šis rokraksts īstenībā nav nemaz tik viegli salasāms, jo pirmā uzmetēna es arī tā kā nesaprotu, nespēju saprast, kuras ir kuras rakstzīmes. Jā, un tad tev ir jāmeklē, tev pašam ir jāsaprot, lai tu varētu iedot viņam, un arī, lai tu saprastu, kas ir domāts, vai ne, un tā, bet šeit būtu man vairāk jālabo, nekā varbūt citos daudz vairāk. Jā, arī šeit ir tas jautājums, vai ātrāk būtu pašam pārrakstīt šādu kartiņu, vai tomēr iedot mākslīgajam intelektam, lai viņš atpazīst un tad labot viņa kļūdas. Šeit īstenībā ir vieta eksperimentam, kāds var uzņemt laiku un paskatīties, cik viņš ātri pats var iziet cauri un atšifrēt, un tad kā to izdara mākslīgais intelekts un cik ilgi patērē laiku kļūdu labošanai. Jā, arī tādos mazos papīros vai mazos tekstu blāķos, vai ne, tas tomēr kaut ko nozīmē, un tad tu gribi kaut kā efektīvāk un ātrāk un viss labāk, bet tomēr tā kvalitāte svarīga, jo mēs gribam izlasīt, kas uz tā teksta rakstīts. Šis ir pēdējais no manis, jā? Šeit ļoti skaists rokraksts. Šis ir rakstīts mācītājam, un tad mūsu mīļais draudzes Gans. Un man liekas, ļoti viss viegli saprotams, bet vai intelektam arī tā liksies, ka tas ir saprotami? To ziņģi viņš višķiņ, bet vispārējais ir... tik smuki! Un te ir rakstīts tervete, un tur arī viņš tieši to pašu arī atstāja. Man patīk, ka netiek uzlabots teksts, vai ne, ka tur kaut kāds kļūdas vai kas netiek labot. Tā kā tas arī ir, un šis ir ļoti forši, jā. Šis ir tāds tiešām perfektais piemērs, bet, protams, rokraksts nav pārāk sarežģīts, tad viņam treniņu datos ir bijuši līdzīgi rokraksti, tad viņš ar šādu rokrakstu tiek galā ļoti, ļoti veiksmīgi. Un, šo, man liekas, jau var arī izmantot, vienkārši nokopēt tekstu un kaut kādu analīzi sākt pētījumu kaut kādu. Jā, es skatos, Ziņģa kungs parādās šeit, un tur viņš pirmajā brīdī, viņš tā kā pirmo īsti nesaprot, jo tur tas ir kaut kur pa vidu likts, bet te viņš parādās tā kā parasti ir pieņemts, ka ir lejā, un te jau viņš ļoti labi to Ziņģi arī atpazīst. Tā kā tas ir forši. Vai ne? Tā šeit, ir kaut kādi materiāli, kur viņam sanāk veiksmīgāk un netik veiksmīgi mēs saprotam, tad mums ir vēl jātaisa treniņu dati, lai varētu uzlabot un šo tieši atpazīšanu, lai viņam būtu vēl mazāk kļūdu.
Jā, forši šitā spēlēties, vai ne? Un tad man liekas ļoti interesanti un kaut kādā brīdī, ka tev tas ir... Es ļoti gaidu to brīdi, ka tas tiešām ir tā kā gatava lieta, ka ik viens no mums var ieiet tajā lapā vai vienalga, kas tas beigās būs vai ne, un ielikt savu... Droši vien sākumā mēs visi spēlējamies, liekam kaut kādus savus rokrakstus un tad varbūt kaut ko nopietnāku, kāds var to savu ārstu papīru ielikt un tad skatīties, kas tur beigās iznāk. Un varbūt tiešām tas arī ļoti noderīgi, vai ne, jo man liekas, tagad visi runā, ka viss ir jādara ātrāk un efektīvāk un tā, un beigās mums tā laika tā vai tā nekad nav, nekad nepietiek. Jā, tā tad tagad ir piemērs no arhīvu materiāliem, arī populārs materiāls, ko izmanto dzimtas pētnieki, tātad tautu skaitīšana, šie 35. gada. Paskatīsimies, kā viņš tiek galā. Šeit ir vairāk informācija, šeit ir šī pieminētā forma. Paskatīsimies, jā, un mēs redzam augšā viņš kur skaita, kā viņš, cik ātri viņš atpazīst. Tad viņš ir atpazinis, ka ir 154 līnijas ar tekstu, jā, un tagad viņš vienkārši iet diezgan, te ir daudz, tāpēc būs tā jāuzgaida, bet viņš cenšas tagad visam iet cauri un atpazīt. Jā, viņš vēl viņu atpazīst. Bet jā, mēs arī šajā formā redzam, ka ir kaut kādi labojumi, svītrojumi. Tas uzreiz traucē viņam atpazīt tekstu, jo viņš nesaprot, vai viņam ir jāskatās tas, kas ir tajā fonā, vai kas pa virsu uzliks. Tad viņš vienkārši skatās to kā veselu kopu un mēģina tad uzminēt, kas tur ir. Un šādos gadījumos viņš pārsvarā neuzmina pareizi, neatpazīst. Jā, viņš kaut ko izgudro. Bet tad sanāk, ka neatkarīgi no tā, cik labs būs tas mākslīgais intelekts, šitais transkribus atpazīšanas rīks, tev tāpatās vienmēr būs jāiet pāri, piemēram, šādu svītrojumu gadījumos. Tu jau tāpat pārskatītu, vai pareizi vai ne, bet svītrojumos īpaši. Jā, šīs vietas, kur ir svītrojumi, kur ir kaut kādi pārrakstīts kaut kas vairāk kārt pa virsu, tur, protams, jāiet cauri un ir pašam pētniekam jāsaprot, kas ir tā pareizais vārds, kas tur ir domāts, un ir jāsaprot, kā to interpretēt. Es skatos, tad viņš ir pabeidzis atpazīt tekstu. Arī īstenībā kļūdas, ko es arī jau no vakardienas pamanīju, viņš ļoti bieži, kad nezina, ko tur atpazīt. Es nezinu, kāpēc, arī vakar tas bija daudz, kur uz Latvijas kara materiāliem. Viņš visu liek Ģertrūdes ielu, un es tā kā nesaprotu, vai mēs esam par daudz viņam iedevuši treniņu datos to Ģertrūdes ielu, bet viņš arī vakar mums deva daudz kur šo Ģertrūdes ielu. Un vēl viena kļūda, arī daudz kur šis uzvārds Tičvinskis Jānis, viņš arī mums vakar parādījās citos materiālos, tātad varbūt šeit pat jāpārskata tie treniņu dati, jāpaskatās, vai viņš nav... Bet daudz varbūt kādu lieku informāciju iemācījies, tā kā ņēmis kā prioritāti. Bet jā, te noteikti ir vieta uzlabojumi, jo ar formām nav viegli. Jā, jo tur ir gan drukās, gan rokraksts un kā šīs līnijas plūst kopā drukātais ar rokrakstu, viņam ir grūti. Tāpat arī mēs redzam, ka šis īstenībā izmantotais zīmolis, viņš ir diezgan viegli uzvilkts, līdz ar to tas teksts ir mazāk saskatāms, un viņam arī tas ir uzreiz, jo nav tas kontrasts starp materiāla lapas krāsu un izmanto to materiālu, ar ko ir rakstījis, tad viņam ir arī tas apgrūtina atpazīt tekstu. Tagad tāds viens ļoti populārs materiālu kopa pasu grāmatas. Vakar bija tehniskas problēmas, es tagad mēģināju izgriezt konkrētu gabaliņu no pasu grāmatas. Varbūt fails viņam bija pa smagu, viņš vakar vienkārši netika galā ar vispār tekstu atpazīšanu un segmentēšanu. Paskatīsimies, varbūt viņam ar šo mazo iedaļu viņš tiks galā.
Nu jā, dzimtas pētniekiem tāda pasu grāmatas īstenībā arī viena no tādām svarīgākajām kolekcijām, jo bieži vien tajā pasu grāmatā var atrast to vienīgo fotogrāfiju, kurā redzam šis tuvinieks, radinieks, un nekur citur īstenībā tad vairs nevar to vizuālo identitāti atrast. Un tad arī bieži vien ir pirkstu nospiedumi klāt, kā pasu grāmata tiešām ir tāds bagātīga kolekcijas, kurās ir diezgan daudz interesantas informācijas par šo cilvēku. Jā, viņas mums ir digitalizētas, viņas ir pieejamas, jā. Nu, lūk, tā, nevaru nokuriģēt. Tātad, jā, te ir tas atpazītais teksts. Nu, ar šo daudzumu viņš tika galā, jo vakar viņš uz pilnu atvērumu, kur bija tātad vesels saraksts ar cilvēkiem, viņš netika. Es tātad izgriezu, kur ir vārds, uzvārds, datējums, vēl kaut kāds piezīmes līdz tai fotogrāfijai. Jā, viņš atpazīst ticību, tur katoļu, kam ir izsniegts, ciemi nosaka. Protams, visi tie īpašvārdi ir jāpārbauda. Viņš, lai gan šeit rokraksts ir diezgan labs, jā, rokraksts ir diezgan labs, teikt, viņš ir salasāms, bet tāpat viņam ir problēmas, jā, jo ir vienkārši daudz dažādas informācijas tajā vienā atvērumā, un viņam arī tas ir tāds grūšums, kā to visu korekti atpazīt. Nu, lūk, jā, ciemi ir atpazīti. Nu, šeit atkal parādās tas uzvārds nelaimīgais, kas ir iepriekšējā matrijā, Tičvinskis. Es nesaprotu, kāpēc viņš visur viņu grib ielikt, jā, bet jā, viela pārdomām sadarbības partneriem, ka mums ir arī atrastas šādas kļūdas, halucinācijas. Nu jā, tagad mums ir arī laiks jautājumiem, ja jums ir, mums vēl pāris minūtes ir droši, ja jums kādi jautājumi. Tātad ir jātestē. Nu, šobrīd es latviešu valodu, es nezinu, vai latviešu valoda ir paraugs 16. gadsimtam. Nē, mēs šobrīd tieši par latviešu valodu runājam. Tā kā ir jātestē, ir mums daudz dažādu materiālu, jā, visus nevar nodemonstrēt, bet jā, mums teikt ir iespēja šajā lapā, tie, kas ir projektā iesaistīti, mēs tagad testējam šos pirmos moduļus, mēs pārbaudam, cik viņi ir precīzi un kas ir jāuzlabo, kādi treniņdati vēl ir jāsagatavo, lai viņš būtu vēl precīzāks atpazīšanā. Nē, es pilnībā piekrītu. Mēs arī to darām. Jā, tad formas mēs segmentējam, dodam atsevišķi šos treniņu datus, ka viņam ir jāiemācās, kā ir arī dokumenti, kuros ir teksts formās, un katrai līnijai ir sava nozīme. Tas nav tā kā vēstulē, kur teksts ir plūstoši no viena līdz otram galam. Jā. Jā, tas ir tas, uz ko mēs ejam, ka viņam vajadzētu saprast, kā ir uzrakstīts arī segmentācija, kādam ir teksts, ko var katrā kolonā atrast. Tāda ir tā ideja, jā. Bet šobrīd viss ir procesā, jā, mēs redzam, ka viņam vēl ir ko mācīties. Kā tev šķiet vispār mākslīgais intelekts kādreiz varētu aizvietot vēsturniekus, pētniekus? Es ļoti ceru, ka nē. Bet es domāju, ka nē, jo tomēr cilvēkam tur pašam ir jādomā līdzi un jāvērtē. Viņš var izdarīt to manuālo darbu, kas, ko Gats teica, 500 tur lietas savadīt vai vēl kaut ko, vai ne, tas varbūt vairs nebūtu jādara, bet tur
salīdzināt viņš arī varētu, bet tomēr kaut kādas tur citas nianses, tomēr cilvēks, man liekas, jo tā ideja jau ir, ka tas ir tavs palīgs, nevis, ka tu esi viņa palīgs. Jā, nu tieši tā, ka šajā projektā mēs pētam šīs tehnoloģijas, kā mēs viņu varam izmantot kā rīku, kā mēs viņu varam pēc tam ilgtermiņā izmantot arhīvā darbinieki, kā sabiedrība var izmantot šos te gala rīkus. Tā kā, tas būs vienkārši palīgs, un jā, es arī neuzskatu, ka tas atņems arhīvam darbu, tas tieši atvieglos darbu, jo varēs vairāk apstrādāt, vairāk informāciju jaunu, atklāt, sagatavot, popularizēt. Tā kā tas ir mūsu palīgs, kā tas mūsdienās varētu izskatīties, kā palīgs, kas mums ātrāk vienkārši palīdz šos tekstus apstrādāt un iedot kādu informāciju. Bet tad sanāk, jūs tagad šito visu testējat un mēģināt, un projektam ir termiņš, un tad tajā termiņu beigās tam jābūt kaut kādā līmenī publiski pieejama, un tad jūs to paziņojat droši vien kaut kur savos Facebookos un viss kaut kur, vai ne? Jā, tātad pats projekts ilgs līdz 28. gadam. Šie nav vienīgie rīki, kurus mēs testējam, bet vienkārši mums šobrīd visvairāk ir izdarīts, un ko mēs varam atrādīt, ir tieši rokrakstu atpazīšana. Un jā, tā kā šis ir Eiropas Savienības finansēts projekts, visiem rezultātiem būs jābūt publiskiem. Tā kā mēs nevarēsim prasīt no jums naudu, lai jūs varētu paši lietot. Tad šis būs kaut kur jāuzliek. Mēs vēl nezinām, kur tas fiziski stāvēs, kādā mājaslapā vai kādā citā rīkā, aplikācijā. Mēs vēl nezinām, tas vēl viss ir procesā, bet jā, tam ir jābūt pēc tam publiski pieejamam visiem šiem rīkiem. Tas ir forši, jo tad mēs varēsim sēdēt mājās un šito visu pētīt, vai ne? Jo laikam, es nezinu, es uz arhīvu ļoti mazēju, bet laikam jau vairs neviens baigs arhīvu neiet, jo to visu var darīt attālināti, ne? Nē, uz arhīvu īstenībā vēl iet ļoti daudz, jo tieši mums ļoti daudz, kas nav vēl digitāli pieejams, jo ir problēmas ar šīm dažādām, ko nevar publiski rādīt, tātad ir dati, ko tikai var redzēt, apskatīties arhīvā uz vietas. Bet jā, tāda ir tā ideja, ka labākais scenārijs, kādu es gribētu iztēloties, ka ir šie rīki kaut kur pieejami, kaut kur vienā vietā, viss tas groziņš, un arī, piemēram, dzimtas pētnieks no mājām, ja viņš ir atradis informāciju, kaut kādu lapas pusi, bet viņš tā kā nevar salasīt to informāciju, viņš aiziet uz to vietni, iemet, apskatās, viņam uzreiz ir informācija. Viņš var tālāk meklēt jau nākamo ierakstu, radinieku, tālāk meklēt. Vienkārši tas būs ātrāk. Tas ir mans tās labākais scenārijs, bet jā, tas viss ir finansējums, tas ir jāskatās, cik sarežģīti būs tehniskā puse. Pie tāda strādā jau visi šie tehniskie inženieri, un jā, mēs redzēsim. Es ļoti ceru, ka 28. gads, 29. mēs redzēsim jau patiešām gatavus lietojamus rīkus. Un, jā, informācija mums ir oficiālajā mājaslapā, mums tur ir arī projekta grāmatzīmes, tur arī ir QR kods, kur ir uz oficiālo lapu aizved, kur ir visjaunākā informācija, un, protams, mēs paralēli liekam arī arhīva jaunumu lapā, tā kā ir jāseko līdzi. Ik pa laikam arī es kaut kur parādos kādā pasākumā un stāstu par jaunāko progresu, kas ir izdarīts, kaut kāds jau vēl jaunākas lietas, tā kā noteikti līdz 28. gadam vēl dzirdēsiet par šo te projektu. Okay, un var atgādināt, kā sauca vēlreiz projektu? Jā, tāda projekts ir ArchXAI, bet mēs arhīvā viņu saucam par Archi, jo šī iedotais oficiālais saistības ir diezgan grūti izrunājams latvietim, jā. Ok, tad jāmeklē pēc šitiem vārdiem. Jā, tas ir atslēgas vārds, tā kā labi, paldies, mums jau stunda ir beigusies, tā kā es ceru, ka bija interesanti vismaz paskatīties to demonstrāciju.